Milzīgi lecieni, nenormāls ātrums un aizraujošas cīņas. Tas viss te Siguldas kalnā. Latvijā jau ierasts, ka uz katra ielas stūra vai pagalmos atrodami kādi traki tipiņi, kuri ņemās ar visdažādākiem ekstrēmiem sporta veidiem. Lūk, šis ir downhill ar riteņiem. Sporta veids, kurš radies 80. gadu beigās ASV, kad parādījās pirmie ātruma nobraucieni pa kalnu celiņiem. Laika gaitā tika uzlabotas trases, uzlaboti ričuki un, protams, pati braukšanas māka. Šodien šis sporta veids ir arī Latvijā. Sākums Latvijā downhillam ar riteņiem ir meklējams pirms 10 gadiem, kad entuziasti savā nodabā sāka rīkot mačus Siguldā un Priekuļos. Pirmkārt, nevajag baidīties braukt. Un, nezinu, vienkārši jābrauc. Jāsaņems, jānobrauc. Tev patīk šitā trase? Jā, šitā labāk patīk. Ir vēl viena Siguldā, bišķi grūtāk, tur visi krīt, citas. Kas ir jāizdara tev šodien, lai tu uzvarētu? Jānobrauc labi, nevajag nokrist. Varēja būt grūtāk. Kas tur vieglāks ir? Esmu pierasts pie kordē braukātas laiku. Vienkārši grūti vieglāks te. Sezonas pēdējā startā pie Siguldas kamaniņu trases pulcējās 44 braucēji no dažādām Latvijas malām. Buru sporta kausa izcīņā piedalījās arī meitenes. Viena no tām Ieva. Viņu mēs sastapām pirms starta, sēžot trases malā un noskaņojot sevi braucieniem. It kā nav bail, es pārdomāju stratēģijas. Viss kā tāda, normāli. Atpūšos pirms starta. Kā Džeki tā neatslim sakot, tā jau meitenes, ko viņi tur? Nē, viņi tieši tur atnāk, palīdz, tur varētu tā braukt, tās vietas palīdz, jā. Bet paši tad škrobīgi, tad, kad kādu no viņiem no švakākajiem apzinu, tad tāda, man meitene apzina. Tā. Tev bail nav pa šitādu kalnu, nesties lejā milzīgā ātrumā? Man tas ātrums nav milzīgs, man viņš ir tāds diezgan mierīgs. Nav tik traki. Šitā trasa vēl tāda normāla diezgan. Ir tā viena tā kordas trasa, tā ir vienkārši traka. Tur es nezinu, vai es kādreiz mēģināšu. Man liekas, grūtākais ir tad, kad ir slapš un kad ir dubļi. Tad šausmīgi slīd un nevar bremzēt, tā īpaši pašā jāripo tāpatām. Te jau ļoti stāvs un ripo ļoti ātri. Tas, man liekas, visgrūtākais. Izvairīties no kokiem mežā, saknēm paslīdēt. Buru sporta kausa izcīņā dalībnieki tika dalīti 4 dažādās grupās, kas ļauj izpausties dažādu meistarību līmeņu braucējiem. Nopietnākā grupa ir pro braucēji, otrie ir tādi, kuriem ričuki ir aprīkoti ar amortizācijas sistēmām priekšējam un aizmugurējam ritenim, bet trešā grupa ir tādi, kuri brauc ar mīksto dakšu tikai priekšā. Meitenes brauc 4. grupā, bet par tādu pašu trasi kā Džeki. Tātad atlaides meitenēm nav pilnībā. Pēdējā sezonas startā visiem piemēru uz nākamo gadu parādīja Eiropā un pasaulē startējošie Kārlis Pišūro un Gundars Osis. Viņu ātrums distancē bija patiesi iespaidīgs, kur citi piebremzēja vai sabijās. Gundars ar Kārli spieda pedāli grīdā, pāri tramplīniem un pakalniem. Abi puiši ir kā mēraukla pārējiem Latvijas braucējiem.
Taču ne visiem vēl ir pa spēkam pārvarēt bailes un kontrolēt savu braucienu kā mūsu pro klases braucējiem. Siguldā pamatīgu kritienu piedzīvo Edvins Notiņš. Kritiena laikā Edvins pat paspēja patīrīt pāris kokus savā ceļā. Visās, kas Notiņiem notika? Nu, kā uzleca, paņēma plakni un vienkārši ritenis izmet ārā viņu. Un vienkārši, kā viņš lidoja, viņš pret koku izlīmējās visu riteni. Muguru droši vien viņš satraumēja, nezinu, kas vēl viņam varētu notikt. Un plecs un kakls, jā? Tā viss. Bieži tā gadās. Jā, pagājušajā gonkā kordā viens sakni pārplēs. Tā. Pašam ir kaut kas bijis. Ir. Viss kaut kas ir bijis. Visādas problēmas. Tāds reiz ir šis sporta veids – ātrs, bīstams un aizraujošs. Par sacensību uzvarētāju absolūtajā vērtējumā kļuva Kārlis Kišūro. Par nieka 1 sekundes desmitdaļu apspēlējot Gundaru Osi. Pārējās grupās ātrākie – Artūrs Kāršinieks, Kaspars Rums un Ilze Skreja. Pēc mačiem aprunājamies ar šo sacensību bezbailīgāko un ātrāko braucēju. Cik strauji sirds citās, kad jūs tur braucat? Arī šodien pirms starta man bija vairākas reizes jāielpo dziļi, lai es tā sev nomierinātu. Jo tieši pirms starta, ja kaut kādas kļūmītas, kaut kas nav tā kā vajag, tad viss tev tā bišķiņ izsit no sliedēm, un tu vairs nevar domāt tikai par to, kā startēt. Tā kā, es nezinu, cik sitieni, bet diezgan. Cik ātrākais var uzņemt ātrumu no braucot no kalna riteni? Latvijā tas varētu būt grūti pateikt, jo tajā brīdī, kad atraujas no zemes, teiksim, šitā liela tramplīna beigās, tad strats iegriežas, es nezinu, kāds 60, bet ārpus Latvijas 100 km/h domāju, ka diezgan droši. Cik tāls lidojums tālākais parasti? Latvijā tajās Big Air sacensībās. Mums bija tā, ka bija uzmetiens apmēram 3,8 metru augsts, tas bija kāds 2 vai 3 gadus atpakaļ. Plakne ir 20 metri, un tad ir nosēdums apmēram 23 metri, un tas ir diezgan daudz. Bet šeit, domāju, 11 metri tas ir diezgan tā brīvi, jo tajā ātrumā tu atraujies it kā, bet tas tik ātri tos metrus nodē, ka pat nepaspēja pamanīt. Jā. Tu jau kādu laiku brauc pa Eiropu, pa pasauli. Kā domā, vai Latvijā var sagatavoties tādiem mačiem? Es domāju, ka tehniku var dabūt, tīri elements trenēties, bet izturību ļoti grūti ir iztrenēt, jo šeit es praktiski nepiekūstu. Aizbrauc uz ārzemēm, nobrauc pusi trases, tad jau vairāk kilometrās. Kā kurā vietā, bet tas ir uz 6-7 minūtēm. Kaut kāda Eiropas čempiona pasaules kausa. Tur nobrauc, ja mums te ir pusminūte gandrīz, tad tur ir 6 minūtes vairāk. Tā ir baigā starpība. Es treniņos vienkārši izlidoju no trases un ritenis ieķērās elektriskajā ganā. Viss labs, elektrība vada, es kā ķeros klātā, man dod tā pa nagiem, es nesaprotu, varbūt kaut kas salauz, kā šoks vēl neko nesaprotu. Ķeros klāt vienreiz, otrais, un tad tikai saprotu, kur tā elektrības ir tās. Grūti bija dabūt kaut kādu trases kārtībnieku, saucām palīgā, un tā kā joks lēciņš, kamēr no tām drātīm dabējām viņā ārā. Vasaras sezona tūlīt beigsies, bet ne šiem džekiem un meitenēm, jo arī ziemā viņi atrod kalnus un nogāzes, pa kuriem traukties lejā. Un sniegs ir tikai kā labs dopings labākām izjūtām. Vairāk par šāda veida sacensībām var uzzināt internetā www.rotos.lv.